Es esmu ar visām partijām runājis vienādi. Ar vienu es neesmu runājis vairāk vai mazāk. Varbūt vairāk es esmu sevišķi pēdējā posmā pirms attiecīgi tās pirmdienas, kad Kulberga kungs ieradās jau ar šiem 3 darbiem, kas bija padarīti. Mēs diezgan daudz ar viņu bijām kontaktā. Es domāju, ka nospēlēja nevis kaut kādi mani īpaši kontakti ar kādu no partijām. Tādu nebija. Bet nospēlēja kas cits. Nospēlēja tas, ka es tomēr diezgan skaidri pateicu, ņemot vērā to, ka ir palikuši. Tajā brīdī tie bija 4,5 mēneši, šobrīd jau tie ir 3,5 mēneši līdz vēlēšanām, ka valsts ar tehnisku valdību strādāt nevar. Daudz un dažādu iemeslu dēļ, to starp 2 ministru trūkums, to starp faktiski, parlamentā nebija nekāda rāmi, ne budžeta, ne likuma rāmi. Un es teicu, ka ja neizdosies izveidot vairākumu valdību, es esmu gatavs akceptēt arī mazākumu valdību. Un es domāju, ka tajā brīdī tomēr nospēlēja tas, ka neviens īsti negribēja uzņemties arī tādu lomu, ka mēs kaut kādā veidā neesam gatavi valstiski strādāt. Otra lieta, mēs arī visu frakciju vadītājiem ieskicējām arī drošības situāciju un vairākus riskus visu frakciju vadītājiem bez izņēmumu. Un es domāju, ka tā apjausma, kāpēc tomēr ir jābūt rīcībā spējīgām kabinetam, bija gan pašreizējā pozīcijā, gan pašreizējā opozīcijā. Jūs zināja kaut ko tādu, ko viņi nezināja iepriekš? Es pieļauju, ka jā.